Mums vakardien baigā saruna aizgāja ar Samantu, ritīgi dziļās sarunas. Bet vakardien Par ko? Nē, ko par vispārējām, par dažādām lietām. Vēlā vakarstundā, kad dalībnieki gatavojās doties pie miera, Mareks ar Samantu izķidāja ikvienu Aukartes akadēmijas studentu. Es domāju, čist visiem varētu iekrāmēt, naturāli. Man ir brīžiem tā, kad kaut kas mani iekož, kaut kas mani aizkaitina, nokaitina, bet es negribu būt riebīga. Es negribu izskatīties riebīgi, un tad es iekšēji to tā kā izskaitu līdz 10, es nomierinos, un viss ir kārtībā. Vai kaut kas ar to tiks risināts, ja es to pateikšu skaļi, riebīgi un uzbļaušu? Mārtiņš tas vajag, ne? Vienkārši. Ir tā, jā. Rītīgi, tas bija pēc šā. Tas tāds... Rītīgi tāds... Nezinu, ko pateikt. Un arī tagad arī sākās tas, ka kāds kaut ko šķīm nodzērojas. Nu, večus, nu, kas tad tās bija? Es vienkārši, tas ir man viņš pēc tā krīcēm. Es vienkārši... Nu, sākam es viņam neticu. Viss, ko viņš saka, es viņam neticu reāli. Godvārds. Ir tā, cilvēkam gribas šajā šovā būt maksimāli pozitīviem, tā, kad viņam ir bailes no tā, kad viņi izdarīs kaut ko tādu. Pieņemsim, es nezinu, ies pa telpām, es nezinu, nopirdīsies, jā. Nepatīk tas, kad, ja, piemēram, tu redzi, ka tam cilvēkam ir ko pateikt, ka es redzu, ka viņam tomēr dusmas mazliet vārās, bet viņš šākādā viņas nepateiks, viņš viņas saturēs sev iekšā. Ārpasaulē dušana viņš būtu izkliedzis jau vārā 100 reizes un vēl 3 garām gājējis nosodījis. Bet iekšā šeit savādāk, te taču ir kameras visu laiku svēro. Viņš sāk, man likās, viņš man būtu labākais čoms šeit. Un vai Lijā varētu domāt, ka Samanta viņa ir draudzene? Kā viņai pat Račs pateica, ka viņai ir nenormālāka konta. Es varu ielāzīt, pateicu. Viņai ir rītīgs, ka pirmā pazina, paši mēs skatāmies kaut mūsu koncerts tieši reiz. Ārkārt, kā es tur iztos, kā es tur runāju. Tā es tu. Tas ir vispār, es nevaru saprot. Kaut ko mēģinu parunāt, es nevaru viņu parunāt. Vienīgais, kam izdevās izmukt no Samantas un Mareka pēriena, bija Ivars. Otrās man vienīgais nedraud, tas ir Ivars. Vispār, forši. Viņš arī pateikt. Jo viņš ir tāds, kāds viņš ir. Ritīgi. Ja piemēram pazīst, tā ir, mēs esam 10 brīd, jā. Rekur, tur ir trīnieks. Varētu teikt četrnieks. Vai skaties, kā Mārtiņš mēs dara? Tā kā četrnieks varētu teikt. Nikolaisam. Ivars tādas neizrāks. Nikolais vienkārši viņu pakaļevīja. Jā. Bet Nikolais arī ir, čaunižeks. Bet arī brīžiem pārāk pareizi. Bet man šodien bija tā uzkāps visus nervu no paša rīta jau. Es nevaru. Man vienkārši pazinu, ko es baidos. Ka man vienam brīdi neuznāk tas, jo es tiešām Dievu godu vārds, es varu būt tik pretīgi riebīga, kad es vienkārši man neatvarās muti, un es viņu nevaru vienkārši aizvērt. Vai tu šeit gribētu redzēt? Tas būtu krūt. Es tev pasaku, es pateiktu. Zini, man tā ir bijis, kad es šī tik bišķiņ vēl. Es tiešām ceru, ka nebūs tādi, ka izlauzīsies uz āru un kad es arī sabļaušu, bet es ļoti negribu to darīt.